Sveiki, mani sauc Aigars, jūs esat BeSafe Latvija YouTube. Principā pārbaudas attiecās uz daudzām lietām, izējām ātri cauri, tas ir uz rokas darba rīkiem, sevišķi es esmu norādījis sišanai, kalšanai, šķelšanai, tur, kur, teiksim, darba rīku kāti var bojāties, attiecīgi arī traumatismu, nezinu, kalti, punktsiši un vēl tam līdzīgas lietas, ja, kuri, protams, ka no tās sišanas un deformācijā veidojās kaut kādas problēmas. Ja, tad attiecīgi ir jāpaskatās un, ja vajag, tad arī jāmaina nost. Akumulātora instrumenti, tā skaitā arī pats lādētājs, ja, lai viņš būtu drošs, elektroinstrumenti, arī pievadi, ja, tad elektrības vadi, motoinstrumenti, tātad tie, kas darbojās uz degvielu, benzīnu un tam līdzīgiem šķidrumiem, ja, tātad attiecīgi neatkarīgi savā būtībā. Hidrauliskiem, tātad ar hidrauliku, ja, pneimatiskie ar pneimatiku, ja, arī tā skaitā arī kādā gadījumā pievadi, kādā gadījumā arī vide, tur, kur iekšā ir šķidrumi, ja, vai no eļļa, tā ir, ja, vai, kā mēs redzējām, arī degviela, tad tur vairāk par vidi. Ja ir gaiss, kā pneimatikā, ja, tad arī pievadus skatāmies, ja, kā viņi nodrošina. Un, protams, kad te būtu vesels bloks tad par iekārtām un mašīnām, ja, bet, faktiski jebkura nozare, sākot ar kokapstrādu, metālapstrādu, beidzot ar būvniecību, ceļu būve, nezinu, jebkura nozara, kurā ir kaut kādas iekārtas. Tāpatās es nosaucu to par dažādo celšanas aprīkojumu, iet runa par telferiem, par palešu ratiņiem, kaut kādiem pacēlājiem, ja, lai viņi tiešām paceltu, būtu aizsardzība pret netīšu nokrišanu. Tāpatās remonta aprīkojumi vai apkalpošanas aprīkojumi, tā es viņu nosaucu, tad mums uzģērbos lielākoties ir remontstrādnieki, tā mēs viņus varētu nosaukt. Un viņi, tātad kāp mainas puldzītes, veic remontdarbus, vēl kaut kādus vadus, jā, kaut ko pārbauda, jā, un attiecīgi viņiem, protams, ir savs aprīkojums, un tam jābūt ir drošam un attiecīgi arī pārbaudītam. Tāpat tās būvniecības aprīkojumam tur ir lielākoties par augstumu, jā, tad parasti tās ir trepes, sastādnes, torņi, bet tur ir arī virkni specifisku lietu. Tāpat tās par dažādu veidu transportu, sākot ar to transportu, kuru iespējams nepārbauda ceļu satiksmes drošības direkcijā, jā, tātad mēs par to sīkāk runāsim, kur ir tā atšķirība, jā, bet principā tātad transportu, kuru nepārbauda kāda cita iestāde, lai mēs pierādītu, ka viņi ir veikuši šo te pārbaudi, jā, tādi ir arī tādi. Tāpatās transportēšanas aprīkojums, dažādi konvejeri, līnijas, pa ko notiek visa šī te materiālu transportēšana, ja tur varētu būt arī stāsts par termogrāfiju, par vēl kaut kādām lietām, kas piederētos pie šīm te pārbaudēm. Tātad darba aprīkojumam. Mums tātad pašiem ir jānosaka, cik bieži šīs te pārbaudas mēs veicam. Tātad attiecīgi, ja mums nav valstiskas prasības kaut kādam aprīkojumam, kam pārbaudas veids no ārpuses. Ja šajā gadījumā mums, piemēram, ir iekrāvējs, ja, kur mēs nebraucam par kopējiem transporta ceļiem, līdz ar to Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra viņu nepārbauda, ja, mēs baudam paši, un tad mēs paši nosakam šādām aprīkojumam, parasti to nosaka pēc motorstundām, un tas arī savā veidā ļoti korekti, jo vairāk ar viņu brauc, jo, protams, vairāk arī viņš tiek noslogots un tam līdzīgi. Mērķis, protams, ir vēl ar vienu uzlabot drošību, un lielākoties tās ir vizuāls pārbaudas, bet, protams, šādam tehnikai arī pabrauc un nospiež gāzes pedāli un padarbina vai ceļās, vai ir redzams, kā var uz augšu pacelt, uz leju, pagāzt. Ja, tā kā atkarībā no tehnikas, protams, un arī pastūrējam, pastamies, vai nav tukšgaitas un tam līdzīgas lietas. Tā kā tur ir ļoti specifiski, kas arī ne tikai vizuāli, bet, protams, arī šajā gadījumā pie tehnikas mums būtu jāpaskatās. Tāpēc, tur to nedara kurš katrs, bet, protams, tāds, kurš arī varbūt ikdienā brauc ar iekrāvējiem, var pateikt, jā, šitā lieta ir ok, vai šī lieta nav ok. Un, kā jau es teicu, tātad pārbaudas veicam tikai tiem, kur mums kaut ko to nedara no ārpus. Protams, kad ir viens tās, ka mēs iznomājam un paši nomātā ietver
kad viņš veic šīs pārbaudas, mums tikai jāskatās, kā viņi seko tam līdzi, vai mums tur ir jāseko līdzi, ja attiecīgi, protams, tas ir noteikts motorstundās, tas visdrīzāk mums pašiem, ja tas ir kaut kā izreikināts uz mēnešiem, jo kaut kad arī var pateikt, ja ar iekrāvēju normāli strādā 8 stundas, sareizināt tur tikreiz tik motorstundas mēs saprotam, attiecīgi reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos mums ir jābrauc, līdz ar to tur vairs, ja arī kādu dienu kāds apslimst un nebrauks, tā viena diena globāli neko, protams, nemaina. Protams, ir CSDD, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, ja, kurā un tāpat tās ir kaut kādām iekārtām, ja mēs runājam par transportu, man tagad tā ātrumā nav, vai arī varbūt tās inspekcijas brauc, ja tā kā ir kaut kādas, kas vēl veids, tad mums pašiem, protams, tas nav jādara, attiecīgi paliek instruktāži, kā droši ar viņu darboties. Ir pārbaudas protokola variants, tas tāds vispārīgs, viņu, ja ir nepieciešams, var uzrakstīt, varu iedot, bet principā vispareizāk ir pastīties lietošanas instrukciju, tur ir pateikts, kas ir tas rādītājs, kad ir jābauda šīs pārbaudas, kāds ir rekomendējušais biežums, ko mēs skatāmies, ja, un tad, ja tiešām mums nav šādas lietošanas instrukcijas, tad mēs, protams, varam kaut ko pielāgot no vispārīgiem protokoliem. Šis ir vispārīgs protokols, viņu var izmantot tur, kur, protams, nav konkrētam variants, jā, pārbaudas variants, jā, tātad šim te no lietošanas instrukcijas. Nu ko, ejam cauri tā vienkārši vizuāli, lai skaidrs būtu, kas tai projektā nē, bet protokolā ir. Protams, ne visas lietas es tur pieliku, ja līdz ar to, tas, kas varētu attiekties, lai mums gari neiznāk šīs te videos. Tātad skatāmies kabīni, tad mēs redzam, ka kabīnē kaut kādi bojājumi, te arī augšpusē. Protams, kabīnē ir jāatcerās, mēs šeit šobrīd, protams, to neredzam, bet atkarībā no tā, kur, ko un kā dara, ir jāstāsta, vai šeit ir arī noslēgts, jo būs jārēķina, ja kaut kas gāzīsies no plauktiem, ja šeit, lai pasargā šo te darbinieku, jo principā mums ir jādomā, kurā brīdī ir svarīga tikai jumtiņš pietiek, kurā mums jau ir noslēgta kabīne, kurā varbūt tas ir stikls drošības, kurā varbūt pietiek ar režģa aizsargu, ja tā kā tur to variantu atkal ir jāskatās, ja nepavelti tas viss ir izdomāts, tas nav tā, ka ražotājs vienkārši tur izdomā, vai liksim stiklu, ja. Par logiem tātad šobrīd logu nav, bet attiecīgi, ja viņi ir, skatāmies, vai viņi nav bojāti. Ugunsdzēsības aparātu mēs šeit neredzam, bet tur varētu kaut kādā brīdī būt runa, ja mēs braukājam, protams, ikdienā tikai pa noliktavu, kuros atrodas šie te aparāti, ja, tad tur var domāt, vajag vai konkrēti nevajag, ja, lai vēl jau vairāk, ja viņi nav īsti, es zinu, kad ir bijuši gadījumi, ka viņu īsti nav ko nolikt. Ja, protams, ir ko nolikt ideāli, jo, protams, aparāts, ja viņš ir uz vietas, mēs, ja kaut kas notiek, uzreiz apstājamies, mums nekur nav jāiet. Šajā gadījumā uzrakstīja, ka viņu varētu arī uzlikt. Sēdekli mēs paskatījāmies, nav tik traki. Tālāk ķeramies pie riteņiem, skatāmies riteņiem. Arī riteņiem ir veselā zinātne, ir tie saucamie cietie, gumijotie, kas vairāk ir paredzēti darbam pa līdzenām virsmām, pa noliktavām. Tiklīdz mēs braucam ārpusē, tad jau vairāk ir šie te uz gaisa, ja, bet, protams, ka tur atkal ir citas problēmas, viņi bieži pārdurās un tāpēc visiem nepatīk, bet tādā veidā mēs varam izslēgt šo te vibrāciju, ja, jo cietās riepas, protams, vibrē, vibrācija tiek aiznesta vairāk uz pašu operatoru nekā tās saucamās gaisa riepas vai pneimatiskās riepas, ja. Tālāk jau tad mēs redzam, ka ar riepām viss ir kārtībā. Dzinējā, cik mēs tur redzam, varam pacelt augšā aizsargu, pastīties, ka viss tur izskatās vairāk vai mazāk, nekas nav nopilējis, ja, un varam teikt, ka vairāk vai mazāk ir ok. Tālāk par pacēlāju mehānismu mums ir jāpadarbina, jāpastāsta, kāds viņš, vai tur nav noticējumi kaut kādi, jā, vai viņš ceļ vai neceļ, vai ir kaut kāda aiztura, jā, bet to tad var praktiski padarbojoties pacelt, jā, un faktiski, protams, ka ideāli būtu, ja viņš ir tonīgs, ja, ka mēs arī kaut kā tonu pacelt un skatītos, kas pie šīs te tonas, pie maksimālās slodzes. Protams, ka ikdienā tie, kuri ir veikuši pārbaudas vai zin kā pārbaudas, tur liek vēl šos te 20% klāt, lai redzētu, kas ir kas, bet, tā var darīt, tas jau būtu tāda
šos te celtņus un tam līdzīgi mēs zinām, ka tādā veidā pārbauda, ja, uz maksimāli pārslogojot, lai redzot, vai nepaveidojās kaut kādas plaisas un tam līdzīgi, ja, tā kā, bet šajā gadījumā, ja mēs to pie tonas redzam, paceļam, ja mums, teiksim, ir tonīgs šīs te, mēs paceļam, protams, arī kā mēs viņu paceļam, mēs arī tonu paceļot, tur sagāžot ne tā kā vajag, varam pārslogot šo iekrāvēju, tā kā arī tajā gadījumā var redzēt, vai tur ir kaut kas vai nav, paskatāmies, tāpēc ir forši, ka tomēr dakšas un tam līdzīgas ir nokrāsotas, viņas nav norūsējušas, jo kaut kādos brīžos daudz grūtāk ir redzēt šīs te plaisas, jā, un pateikt, vai viss ir kārtībā vai nav kārtībā. Tas būtu par šiem te pacelšanas lietām, jā. Un par ātrumiem tātad skatāmies, darbojās vai nedarbojās, viegli ielikt vai neviegli ielikt. Ja to tad uz praktisko mēs to varam izdarīt, pabraucot uz priekšu, uz apakaļ, ieliekot. Bet, protams, visforšāk ir tas, kurš to ikdienā strādā. Viņš var pateikt salīdzinoši ar, jā, liekas labāk vai liekas sliktāk. Teiksim, es iekrāvējos parasti dekāpju, ikdienā es ar viņiem nestrādāju. Jā, es pabraukt varu, bet, teiksim, pārbaudēt, tad es pieaicinu kāds, kurš tiešām var pateikt, jā, šis iekrāvējs vairāk vai mazāk izpilda to, ko vajag, pagriežās, klausa, ceļ. Nu tā, lai tiešām, jo atceramies to, ko mēs sākumā teicām, pāri visam ir drošība, jo mums principā ir svarīgi, lai strādājot ar to cilvēks būtu drošs. Hidrosistēma, ja tātad skatāmies, vai tilts, stūra, ja tātad pagriežam, pastamies, vai nav kaut kādā vietā, ja tātad tik, cik mēs tur varam redzēt un saprotam, kaut kādā brīdī, ļoti veselu dienu, protams, šo pārbaudīju neveicot. Tāpatās par bremzēm, ja, tātad stāvbremzēm, ja tādas ir ritošo daļu, paskatāmies, ko mēs tur varam redzēt. Mērinstrumenti, kas ir, vai viņi rāda vai nerāda kaut ko. Tāpat par apgaismojumu, ja ir nepieciešams šai gadījumā, šeit ir aizmugurē, varbūt ir arī kaut kādi signāli, ja tātad šai gadījumā mēs to nezinām, ja, bet ir kaut kādi citi signāli, tad skatāmies, vai viņi strādā, vai viņi pareizi noregulēti, jo būtu kaut kādā brīdī jāsaprot, cik tālu mēs viņus lietojam un kur ir jēga. Tāpat par akumulātoru pastamies, vai tur viss ir kārtībā, savienojumi ir normāli, ja, vai startējās, viss kārtībā, ja ne, tad sakam, kad ir kaut kas mehāniķim jādara. Lūk, tā vienkāršā veidā izejot cauri, bet, protams, ka no bildes to redzēt ir daudz grūtāk nekā to redzēt klātienē, un varu viennozīmīgi pateikt, tik cik es esmu piedalījies šī te transporta, ko es esmu taisījis, faktiski nav bijuši tādas pārbaudas, kur nav bijuši kaut kādi iebildumi. Tāpat ir kaut kādi iesitumi, tas kaut kas ir jānomaina, tā kā faktiski jo dzīve ir dzīve, kāds kaut kur iebrauc, kāds kaut ko sabojā, un nevienmēr visu uzreiz pasaka, viss tiek nomainīts, un tāpēc ir šīs te pārbaudas, kur cilvēki veic, jā, parasti tādi, kuri kaut ko saprot no šīm lietām, lai viņu atkal sakārtot, jo ja būs nelaimes gadījums darbā, viens no būtiskiem jautājumiem būs, vai darbā aprīkojums bija kārtībā, vai mēs varam pierādīt, kad viņš tika pārbaudīts, un vai viņš tiešām bija darba kārtībā. Tā kā lai mums forša dzīve drošā darbā.